sveika! Tad kognitīvā disonance. Varbūt es par to dzirdējusi, ja? Varbūt nē. Bet šajā video es pastāstīšu, kas ir kognitīvā disonance. Un es ceru, ka tas tev palīdzēs izprast, kāpēc tu esi bijusi vardarbīgās attiecībās, kāpēc tu tādās esi, un palīdzēs, un kas tev ir jādara, lai tu nākotnē būtu brīvi no šādām pieredzēm vai līdzīgām pieredzēm. Ja? Tātad kognitīvā disonance, skaties, mums visiem ir mūsu sapņi, ja? Un visiem mums ir domas, kaut kādas mums ir domas par to, kādu mēs vēlamies savu dzīvi. Un šeit ir runa par attiecībām, un tad tev ir savs sapnis, savu domu, ko tu vēlies, un tu arī, un tu tam visam apakšā domā, tad, ja es to saņemšu, ja man būs tas un tas, tad es jutīšos tā un tā, ja? Tad respektīvi, tev var būt ideja, tad kā tas vīrietis izskatās, varbūt arī nē, bet kaut kāds cits piemērs, tad kā viņš izskatās, kā varbūt tur ir arī mašīna, materiālais nodrošinājums, vai viņa nodarbošanās, ja? Vai viņa, nezinu, varbūt kādam liekas māksliniecisks vīrietis, tas būs mākslinieks, kādam tas liekas biznesmenis, kādam tas liekas filozofs vai vēl kaut kas, ja? Un tad tu domā, ja tas vīrietis būs tāds, es vēlos tādu vīrieti, un tad tev ir tā ideja par savu to dzīvi un attiecībām ar viņu. Vai nu tu to sēdi un izanalizē, vai tas vienkārši ir sajūtu vai zemapziņas līmenī, bet tā tas mums cilvēkiem notiek, ja? Tad tu iedomājies, ja man būs vīrs ar mašīnu, viņam būs tik un tik gadu, viņš tā un tā ģērbsies, un tāds darbs, tad viņš varēs parūpēties par manu ģimeni, mums būs bērni, ja? Un mums būs varbūt kopējs intereses, kopējs sarunas, vēl kaut kas, un es jutīšos tad labi, droši, es varēšu uzticēties, man būs pārliecība, ka ar maniem bērniem viss būs kārtībā, ja? Varbūt tur būs ceļojumi, cits varbūt meklē filozofiskas sarunas, kas dos šo te piepildījumu drošības sajūtu, ja? Tas ir vienkārši piemērs, tev varbūt ir cits variants, bet es tev kā piemēru, ja tad mums uzburās galvā šī te aina, un šī ilūzija, ja? Un apzinies, ka tas ir ļoti labi, ka tas tā ir. Tas ir pilnīgi ok, mums visiem cilvēkiem tā ir, un tas ir ļoti vajadzīgs, jo tu labāk zini, ko tu gribi, un jo tu labāk zini, kā tu gribi justies, jo lielāks iespējamība to saņemt. Ja cilvēks nezina, ko viņš grib, ja viņš jau nezina, ko viņam piegādāt, ja? Tad ar tavu sapni un redzējumu un ideju viss ir kārtībā, ja? Un tev ir tiesības sapņot un gribēt to, ko tu gribi, neskatoties uz to, ko citi par to domā, un neskatoties uz to, galvenais, ko citi par to domā, vai cik absurdi, vai traki, vai lieli tas liktos, tas neliktos, ja? Tad ar to viss ir kārtībā. Bet skaties, kur te veidojas tā disonance? Tajā, kad tātad tev atnāk tas vīrietis, kurš atbilst šim tavam sapnim, ja? Tad viņš tam atbilst. Tikai tam vīrietim galvā ir pavisam cita bilde, ja? Un ja tas ir psihopātisks, narciss, sociopāts varmāk, viņam tā bilde izskatās attiecībā uz tevi pavisam savādāk, ja? Tad viņš redz to, kā tu pakļausies, kā viņš manipulēs, ko viņš ņems, ko katrs no viņiem tu redz, neanalizēsim viņa galvas, tikai apzinies, ka tā viņa bilde un doma ir pavisam cita. Bet viņš tātad atbilst šim te tavam redzējumam, plus arī šie te cilvēki ļoti labi imitē to, ja? Viņš kļūst par visu, ko tu vēlies. Viņš kļūst tāds, kādu tu viņu gribi redzēt, ja? Lai viņš varētu ar tevi manipulēt un tevi iegūt, un tev liekas ārprāts ideāli. Tieši tāds vīrietis, par kādu sapņu, es nezināju, ka tāds pasaulē ir, ja? Un tāpēc, bet viņš tāds patiesībā nav, viņš tēlo. Un tu pamazām ieeji ar viņu tajās attiecībās, ja? Tu pamazām sāks veidoties attiecības.
Un diezgan ātri vienmēr jau bieži, jā, tie sarkanie, tā sauktie sarkanie karodziņi, tās zīmes, ka kaut kas nav kārtībā, vai tu arī redzi, kas nav kārtībā, parādās diezgan ātri, vai no intuīcija, vai zemapziņa, vai tavs pašs sajūta ar to cilvēku sāk rādīt, ka kaut kas nav, bet tu paliec tais attiecībās, tu neklausi viņām, ja? Tu sāc sevi mānīt. Un tas jau nav tā, kā tas izskatās, varbūt tas ir savādāk. Ir pat, es domāju, ka tu esi dzirdējis vai pat pati pieredzējis, vīrietis iesit sievietei un viņa paliek ar to vīrieti. Ja? Es to esmu pēc savas pieredzes piedzīvojis, ja? Kur ir skaidri redzams, kas notiek, ka tā ir vardarbība, tā nav kaut kāda kļūda vai vēl kaut kas, tā ir absolūti skaidri redzama vardarbība, un tu paliec tajā. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir šī te kognitīvā disonance veidojās, jo tava bilde, jo tas, ko viņš izdara, tas sliktais nesakrīt kopā ar to bildi, ko tu vēlies un kādu tu viņu redzi vai redzēji kādreiz. Ja? Jo iespējams laikam ejot, tu jau ieraugi citu cilvēku, bet ir vienalga šī ilūzija, šī skaistā dzīve, šī skaistā bilde, kuras dēļ tu sevi sāc mānīt. Tas nebija tā, ka tas izskatās, ja, varbūt es pati esmu vainīga, kad viņš tā izdarīs, pieļauju to arī. Es sev vainoju par to, ka man iesita pati, meklēju sevī vainas, pati jau bija vainīga pie tā un tā tālāk, ja. Un tad vēl tev arī ir tas, kad iespējams tu domā, ka Dievs, bet mums taču ir bērni, ja. Es taču, tu gribi būt laba mamma, labs cilvēks, skaistīs, kas notiks, ja mēs šķirsimies, kas notiks ar bērniem. Tev viņa var būt žēl, kas ar viņu notiks, jo viņš ir manipulējis un tā, viņš tev ir teicis ārprāts, kāda viņam ir bijis grūts bērnība, ka viņš bez tevs nevar dzīvot un tā tālāk, ja. Tad tev ir bailes par viņu, vēl kaut kas, un tu sāc sevi, un tu sāc veidot tādu ilūziju un pašapmānu par to, kas patiesībā notika, kas ir ļoti skaidri un gaiši redzams, kas ir noticis. Ja? Tad tā ir šī kognitīvā disonance, un tas ir tas, kāpēc paliek sieviete šādās attiecībās. Un tas arī būs tas variants, kad tu nesaproti, kad varbūt, ak, Dievs, kā viņi var aizstāvēt to varmāku, ja? Kā tad viņi to nesaprot? Atnāk varbūt tuvinieki, rādi draugi, pasaka, klausies, mīlīt, nav labi, nav kārtībā. Viņš tev krāpjas, redzēja viņu ar citu sievieti. Viņš, klausies, mīlīt, kaut kas nav labi, ja? Nē, viss ir kārtībā un sāk aizstāvēt to vīrieti, jo ir šī kognitīvā disonance, ja? Tu gribi darīt visu, lai tā tava bilde, kas tev ir, piepildītos. Tad vēlreiz atkārtoju, ar tavu bildi viss ir kārtībā, un tu to dari nevis kāpēc, ka tu esi muļķi vai varmāka, kas tagad grib ievilkt visu savā pasaulē realitātē, bet tu to gribi izdarīt tāpēc, ka tu esi labs cilvēks, ja? Un tev ir savi sapņi, savas vēlmes, par ko tu rūpējies, kas tev ir svarīgi, tad tur var būt bērni tev, un tev arī rūp tas otrs cilvēks, ja, kurš ir īstenībā varmāk, tu to dari, jo tev ir labs sirds. Tā tad, lai no tā atbrīvotos, tev nevajag atteikties no saviem sapņiem, bet tev ir jāiemācās ieklausīties brīdinājumu signālos, ja? Ja tev kāds nāk un saka, klausies, kaut kas nav kārtībā, tev ar attiecībām es redzēju tavu vīru ar kādu citu vai draugu, man izskatās no malas, ka jums kaut kas nav kārtībā, tu tam cilvēkam var pateikt, labi, neiet uzreiz, neteikt vīram, neprasīt, nestāstīt un vīrietim, bet tu vari vienkārši pavērot, veikt tādu izmeklēšanu, ja? Pavērot, pieņemot, ka varbūt tā ir patiesība, kas to zina, un meklēt informāciju, iegūt fizisku informāciju, ja, protams, ja tu to vari izdarīt, griezties pēc palīdzības, vienkārši aiziet pie psihologa, psihoterapeita, kas ir specializējies strādāt ar vardarbības, cietušiem no vardarbības cilvēkiem, ne pie kur katra, jo viņi nezin šo specifiku un dinamiku, ja. Tad tu vari griezties pēc palīdzības, tu vari sākt pameklēt kādus video, pavērot to cilvēku
Un varbūt ir taisnība, varbūt nav, ja neatmest uzreiz, neatstumt uzreiz, ja, šo te informāciju. Un viennozīmīgi ļoti iesaku klausīties sarkanajos karodziņos, kas ir jau no paša sākuma un attiecību laikā, un uzticēties tiem, uzticēties savai intuīcijai, jo intuīcija tev atbrīvos un izvedīs no tā. Un varmāk tev manipulē ārā no tavas intuīcijas un palikt malā emocijas, ko izdarīt ir ļoti grūti, ja? Tīpaši attiecību sākumā, kad mēs iemīlamies, kad mums ir kaisle, ka mums ir tāda intensitāte un ar psihopātiskiem, narcisiskiem šādu veidu cilvēkiem, sociopātiskiem ir ļoti liela attiecība intensitāte, viņi var būt, var arī nebūt, ja? Bet var būt, tad tu var būt ļoti aizrausies, ļoti iemīlējusies, tev ir sapni, tev ir seksuālā vilkme, ja, tev tas ir ja. Spēj to atdalīt no tā, ko es patiesībā redzu, ja. Tas prasa iekšējo darbu, tas prasa laiku, bet tas ir miljons, ja tu to vari izdarīt, ja. Ja tu spēj un uzticēties tam patiesiem sajūtām, un tad nu tās emocijas mēs tagad procesojam. Es savā dzīvē to esmu darījis, man ir nācies to darīt. Es gribēju, es biju atbrīvojusies no ļoti smagām attiecībām ar psihopātu, un man parādījās vīrietis dzīvē. Un es esmu aizrausies un iemīlējusies, bet Dievs, ka mēs varētu būt kopā. Un man iekšā kaut kas nav kārtībā. Tas būs tas pats, kas bija. Nē, tas pats nevar būt, ja, bet tad nē, nav. Un es meditēju, klausījos iekšēji. Man tad meditējot sakārtojas, ka patiešām nav. Es sāku redzēt un pievērst uzmanību sarkanajiem karodziņiem, un man tā bilde sāk pamazām tīties, sāk tā filma tīties, kas notiek. Tā kā aizlata palika, ja, un es pabeidzu meditāciju, sapratu ārprāts, ja, un burtiski es vienkārši aiznesu tālu projām telefonu, aizslēdz durvis istamai, lai nedod Dievs, man gribās viņam īziņā aizsūtīt vēl kaut ko, ja. Lai es nesāku sarunāties ar to cilvēku, es vienkārši procesoju, es meklēju, es strādāju iekšēji. Es zinu, kā to darīt, jo es esmu vairāk kā 10 gadus ar elpošanu nodarbojusies iekšēji izaugsmē. Es pati vadu šīs te nodarbības sesijas, ja? Un es joprojām strādāju ar cilvēku, ja var teikt terapeitu, bet, pavadoni, kas man ir kas man palīdz, bet es arī varu prāt veikt šo procesu, ja, un es sāku procesot, es atrādu savu bērnību, savas bērnības traumas, ja, protams, arī savas nepārliecības un ticības negatīvās par sevi, kas ir vēl viens iemesls, kāpēc tu iekulies tajā. Un tās ir tie āķīšais, kā viņš ar tevi manipulē, ar tavas pašas nepārliecībām un ticībām, ja? Arī dzena ar tavas pašas skatījumus pasauli, ja? Tad es to atradu, es ar to strādāju, procesoju, man palika vieglāk, ja? Bet, protams, tā kaisla nepazuda vienā dienā, bet es neaizskrēju pakaitai kaislai, es izdarīju to, kas man ir jāizdara. Es aiztaupīju, protams, sev daudzus gadus dzīves, ja, un daudz liels mocības, ja, jo es nezinu, varbūt es vēlreiz tādās attiecībās, ja, es varētu arī nomirt, jo sievietes arī nomirs vienkārši, pat ja ne pašnāvība, vēl kaut kas, bet tiešām var nomirt tajā, vai arī psiha neiztur to, ja. Tad, respektīvi, jā, es paldies Dievam to izdarīju laicīgi. Tam iesaku to arī iemācīties izdarīt, ja? Spēj to izdarīt, es ceru, ka es zinu, ka tu to vari, es ceru, ka tev tas izdosies tā, ja? Un tad viennozīmīgi, jā, kā es piebildu vēl, tad manas iekšējās ticības arī bija tas, kas tajā visā paturēja, un ļoti bieži vēl, ar ko varmāk manipulēt ne tikai ar tavām ticībām, tad tu par kaut ko neesi pārliecināta par sevi. Un viss ar tevi ir kārtībā, ja tu neesi pārliecināta ar sevi līdz galam. Tas ir ok, tas ir cilvēcīgi, tas ir ok, tev nevajag gaidīt, ka tu būsi perfekta, un tad tik tu būsi ārā no tādām attiecībām, ja? Tev ir jāiemācās to visu redzēt un dzīvot ar to, protams, strādā ar savu pašpārliecību un ar savu
ar savus negatīvās ticības par sevi, es vēršu pozitīvās, ja? Bet, lai es būtu brīva no vardarbības, man nav jābūt pilnīgi pārvērtuši savu iekšējo ticību sistēmu. Mēs ar to strādājam visu mūžu, ja? Protams, vēl arī ir bailes, un vēl bailes vainas apziņa, pienākuma apziņa. Tev varbūt vēl kaut kas ienāk prātā, ko es uzreiz nevaru iedomāties nosaukt, kas ir tās podziņas, ar kurām viņš tev manipulē tevī pašā. Un vēl tas var būt tavs redzējums uz pasauli, tavu vēlmi palīdzēt cilvēkiem, piemēram, un arī ar šo ir ļoti viegli un labi manipulēt, kas ir fantastiski, tu esi labs cilvēks, tu gribi palīdzēt cilvēkiem, tev var rūpēt pasauli, tev rūp vide, tev rūp tavu bērni, un viņš ar to manipulē, ja? Vēl kaut kas tev rūp, kas tev ir svarīgs, ar to visu var manipulēt. Lūk, es ceru, ka tev šis video palīdzēja, ja? Priecāšos dzirdēt kādu komentāru no tevis, padalies lūdzu ar kādu, kam tu jūti, zini, ka tas ir vajadzīgs. Un ja tev ir vēl kādi šie te iemesli, ko es nenosaucu, arī noteikti padalies un apzinies, ka tas ir ļoti niansēts un dziļš un individuāls darbs katram cilvēkam. Nekad nav līdzīgu gadījumu un nekad nevar šādu runājot pastāstīt par visiem. Tev ir noteikti jāskatās, jāieklausās sevi. It īpaši atceries, ja runa ir par psihopātiskiem, narcisistiem, sociopātiskiem cilvēkiem, nav viena šablona. Protams, vienā brīdī, kad tu sāc ar to strādāt, saproti, ka Dievs, ja mēs esam, viņi pilnīgi tā kā pēc notīm darbojās, ja, tā kā ļoti līdzīgi šie cilvēki, bet nevienmēr šī attiecība dinamika ir līdzīga, ja. Viņas ir ļoti dažādas, un arī šie cilvēki ir ļoti dažādi, ja. Nepieļauj to kļūdu, ka tu paskaties kādu video, kur ir narcistisks cilvēks, tā attiecību dinamika, mums tā nav, tad viss ir kārtībā, ja? Ja tu jūti, ka kaut kas nav kārtībā, tad kaut kas droši vien arī nav, tad tikai vajag dziļāk izprast, kas tad un kā notiek, un apzināties, ka nav viena ideālā šablona. Šīm attiecībām mēdz būt ļoti dažādas dinamikas un ļoti grūti atpazīstamas. Jā, šīs dinamikas ir un manipulācija tehnikas. Ar jebkuru cilvēku var manipulēt ar ļoti gudriem un arī ar tiem, kas domā, ka ar viņiem nevar manipulēt. Ar viņiem var, un tieši ar gudriem, spēcīgiem, labiem, brīnišķīgiem cilvēkiem veids manipulācijas. Atceries, ka tu neesi dūmja, tu neesi muļķa, ar tevi viss ir kārtībā. Tāpēc tu šādās attiecībās biji vai esi, jo tu esi ļoti gudra, ļoti spēcīga, ļoti vieda, ļoti varoša, talantīga, visādi citādi brīnišķīgs cilvēks. Tieši tāpēc jau tevi izvēlējās par šo to, kur atceries to, ja? Tā samīļoja tevi, lai tev super forši un brīnišķīgi.